Dzīve uzliek ļoti daudz pienākumus, vai ne? Tik daudz ir pienākumi darbā, personīgā dzīvē. Un dažreiz patiešām šķiet, ka tas viss ir pa daudz. Nu, nevar to visu paciest. Bet tu vienkārši to ignorē. Nu, tas taču ir jādara, vai ne? Nu, tas ir jādara. Nu, tur nevar nekā savādāk. Un tad tu ignorē to iekšējo balsi, kas saka, nē, kaut kas nav kārtībā. Un tu tikai turpini gāzēt. Tu bišķīt varbūt izmanto alkoholu, lai nomierinātu to sāpīti. Vai arī kaut kāds cits medikamentus, un tu turpini gāzēt. Pilna gāze grīdā, jā. Un tu turpini ignorēt savus dzīves mašīnas, tos sarkanās lampiņas, tos indikātors, kas visu laiku deg un saka, kaut kas nav kārtībā. Nu, un tā ir perfektā recepte, lai finālā izdegtu ilgtermiņā. Jo ilgi mēs tā nevaram funkcionēt. Agrāk vai vēlāk tam būs kaut kāds rezultāts. Un visticamāk negatīvs. Jo, ja tu turpini visu laiku melot sev, turpini apspiest tās emocijas, kas te iekšā ir, apspiest savu to sirds balsi un turpini izrādīties un izlikties priekš sevis un arī citiem visai pasaulē, ka viss taču ir kārtībā, tad tas finālā, tas viss nāks atpakaļ ar uzvīdiem žēl. Un tik daudzi cilvēki pasaulē izdeg. Tas tā vienkārši notiek. Cilvēks sāk savu to ceļu ar vislabākajām ambīcijām, nodomiem, pilni sapņu un cerības. Un paiet gadi, un bieži vien cilvēki kļūst vienkārši bezcerīgi. Viņi izdeg, viņi saprot, ka viņi neko negrib. Darbs, kas kādreiz sagādāja prieku, vairs nesagādā neko. Un viņi vienmēr īstenībā dzirdēja, ka tur iekšā ir tā balss. Mēs jau dzirdam, mēs saprotam, ka kaut kas nav kārtībā, bet mēs to ignorējam. Tā kā ir ļoti svarīgi neignorēt savas iekšējās emocijas, sajūtas, to balsi. Vienmēr jau tā intuīcija kaut ko saka. Un tad, kad tu paklausīsi to balsi, kas ir tev iekšā, nevis skries kaut kam pakaļ, kas ir ārpusē, tad tu uzliksi sevi pirmajā vietā, tad tu mīlēsi sevi. Tā jau ir tā mīlestība, par ko visi runājā, kā sevi mīlēt. Ne jau tikai tur aizskriet uz kaut kādu masāžu salonu reiz pa reizē un aiziet pastaigāties brīvā dabā. Mīlestība sāk izpausties tur, ka mēs sākam klausīties sevī patiešām. Nevis tikai savu fokusu atdot citiem un virzīt viņu ārpusē. Viņš ir jāvirz iekšpusē. Un tad, kad mēs sākam uzklausīt sevi un sākam aizdomāties, kāpēc es tā jūtos, kāpēc es jūtos slikti, kas man liek būt nervozam, stresainam, viss it kā ir kārtībā. Un tad mēs varam sākt sev uzdot tos pareizos jautājumus. Un atbildes ir mūsos, bet lai tur tiktu līdz tai saknei, tur ir vajadzīga palīdzība. Un es esmu zemapziņas speciālists, hipnokoučs un ziednieks, un es palīdzu cilvēkiem tikt līdz tai saknei tur iekšā, saprast, kāpēc tāda vai šitāda emocija manī sēž un traucē dzīvot. Un, ja tu atnāksi uz izaugsmesterapija.com un parakstīsies uz brīvo konsultāciju, tās laikā es tev parādīšu tieši, kā tas process notiek. Un tad mēs varēsim sākt strādāt kopā.